Dievs, mēs tevi lūdzam, vairot vissvētāko sakramentu mūsu sirdīs un prātos savu patiesības gāvu, lai mēs vienmēr tevi pielūgtu šajā dievnamā un ar visiem svētajiem godinātu tevi mūžībā, caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Svētības varam apsēsties uz brīdi, un tā Ekscelence liepais bīskaps Viktors, viņš te bija arī ministrants savā laikā katedrālē, tad viņu pateiktā šādu. Ekscelence, es domāju, ka jūs to riskējāt un iedevāt man vārdu. Tas ir bīstami, jo es sākšu visu atcerēties. Te mēs varētu varbūt rītā uz misiju palikt visu jau no rīta misijas. Bet es tā paskatījos uz visiem tiem cilvēkiem, kas šodien ir atnākuši, un saprotu, ka varbūt nav visi. Bet nekā tāds īstais liecinieks visiem tiem darbiem, un arī nedarbiem, laikam vienīgais ir diakons Lunārs, kas ir palicis vēl, kas to zina, jā, no kura mēs daudz arī mācījāmies, no kura mēs daudz mīļus vārdus arī dzirdējām. Bet priekš manis katedrāli tas vienmēr ir tas dievnams, no patiesībā priekš manis viss dzima. Viss dzima, kāpēc es esmu šeit, kāpēc es varbūt arī šajā amatā un kāpēc Dievs tā varbūt ir vēlējies. Pateicoties, es jau kādreiz arī iepriekšējās intervijās esmu teicis, vienmēr šeit mani nomušķirēja toreizējais draudzes prāvests Jānis Kujāts. Vēlāk, kā tādi paraugi ceļā uz to pašu priestrību bija prāvests Zigfrīds Naglis, viceprāvests Viktors Peņķuš. Pateicoties šiem cilvēkiem arī tāds dzima šis aicinājums, un patiesībā, tāpēc es arī aizgāju uz semināru. Tas piemērs, tas vienmēr ir tas, kas bijis šeit, lai mēs vienkārši varētu skatīties, mēs varētu pulcēties šeit. Toreiz mēs bijām tādi 5 stabili ministranti. Ar 5 stabili, un tad tur vēl daži pienāca kādreiz klāt. No tiem 5, kad kādreiz mums jautāja, kurš tad būs priesteris, visi 5 pacēla roku. Kļuvām 2. Tā kā savā atlase arī notiek. Tā kā katedrāle tiešām priekš manis tās ir, man es varētu teikt, tādas ticības mājas, kurās ir dzīvots, kurās ir augts, kurās ir nopriests arī tam, lai kļūtu priesteris. Es esmu vienmēr pateicīgs. Un tad, kad man vien ir iespēja būt Rīgā un būt šeit kaut kur šajā pusē, es nekad nepēju garām. Es vienmēr šeit ienāku. Vienmēr paliek silti ap sirdi un vienmēr tāds arī tos cilvēkus, ja kurus es arī tagad sāktu saukt, varbūt mēs vienīgi un atcerētos